Kocēnu novada uzņēmēji ir kā vitamīni, kas sekmē pašvaldības dzīvotspēju, novada attīstību, ekonomisko izaugsmu un atpazīstamību, uzsver Kocēnu novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmanis. Šogad Kocēnu novadā sumināja 8 dažādu nozaru vietējos uzņēmējus. Tā gada ražotāja titulu ieguva uzņēmums Sijā Melteks EB, kas Dikļu pagasta Dauguļos nodarbojas ar zārku ražošanu, nodrošinot darba vietas vairākiem vietējiem iedzīvotājiem. Uzbūvējam jaunu šķūni noliktavu. Šreiz notiek papīra lietiņas nodosim eksploatācijā. Pamainīt darba galdi ir jauni. Uz vietas nestāvam, attīstamies pamazām. Iespēja robežās, protams. Nākotnes plāni, protams, arī jābūvē ir jaunas kaltes, dēļu kaltes, lai var paplašināt ražošanu. Domas visu laiku. Veidojās jauni sadarbības partneri, arī ar ārzemēm, tā kā mēs strādājam. Par nemitīgu attīstību un izaugsmi Kocēnu novada doma pateicās arī uzņēmumam Sijā Toparh. Pagājušajā gadā saimnieks Aivars Zvirbulis pamestā angārā Dauguļos izveidoja smagās tehnikas autoservisu. Viņam piešķirts tituls Gada jaunums. Savukārt par gada mairažotāju šogad atzīta Antra Antonija, kura nodarbojas ar kūku cepšanu un savus produktus piedāvā visā Vidzemē. Mājās savā virtuvē cepu cepumus, kūkas. Laikam tas vairāk man pamanīja, kad es kādā veidā nokļuvu kūku karos Latvijas televīzijas šovā. Tad tas laikam arī ir tas, kādēļ man pamanīja šogad tieši. Kocēnu novada pašvaldība atzinīgi novērtējusi arī vietējos turismu uzņēmējus un lauksaimniekus. Gada turismu uzņēmēju titulu ieguva lauku māja Lantus, kas piedāvā atpūtu lauku vidē un lepojas ar goda zīmi latviskais mantojums. Savukārt par gada lauksaimnieku atzīta Sijā zirgaudzētava Kocēni, kas jau 16 gadus nodarbojas ar zirgu audzēšanu, kā arī piedāvā ikvienam interesantam ne tikai iemācīties jāt, bet arī nopietni nodarboties ar jāšanas sportu. Mums, protams, ir prieks saņemt šādu balvu. Tas ir liels pagodinājums. Bet patiesībā sakot, mēs jau arī ar šo nozari tieši ar zirgkopību nodarbojamies visu laiku. Un šis ir 16. gads. Un strādājam patiešām ar, manuprāt, ar lielu atdevi. Cenšamies audzēt labus zirgus. Cenšamies labi sportot. Savukārt titulu ģimene lauku sētā šogad ieguva Straševsku ģimene no zemnieku saimniecības Gāršas, kuri nodarbojas ar gaļas lielopu audzēšanu. Šajā biznesā no 97. gada, Baiba ir no šā gada. Jaunais zemnieks, kas turpinās mūs iesākt, ceram. Un šogad, ko mēs ejam uz šķirnes dzīvnieku audzēšanas statusu, ceram maijā iegūt. Nodarbosimies ar limuzīnu tīršķirnes vaislas materiālu iegūvi. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka gaļas lielopiem ir perspektīva, it īpaši Latvijā. Un es domāju, ka turpināšu iet uz to mērķi un attīstīties tālāk. Par Kocēnu novada vārdu popularizēšanu novada pašvaldība pateicās uzņēmējiem, kuri izveidojuši Valmiermuižas vasarnīcu un Vaidavežu laivas. Savukārt titulu rosīgie jaunieši ieguva rekreācijas biedrība Rebo, kurā apvienojušies aktīvi jaunieši, lai veicinātu veikborda sporta attīstību Latvijā. Mēs priecājamies par jebkuru jaunu uzņēmēju, kurš parādījies mūsu nodā ar kaut kādām jaunām interesantām idejām. Un tos mēs arī cenšamies šajos pasākumos atspoguļot. Mums ir pāri 800 dažādu veidu biedrību un uzņēmumu, sākot no zemnieku saimniecībām un indāliem komersantiem līdz uzņēmumiem, kur vairāk kā 300-400 strādājošo. Un mēs par katru no viņiem ļoti priecājamies. Kocēnu novada uzņēmēju godināšana notiek jau 5. gadu.